Pēdējo gadu laikā aizvien vairāk tiek novērota tendence, kad sievietes izvēlas kļūt par māti vecumā pēc 35 gadiem. Un nav vairs arī pārsteigums, kad grūtniecība tiek ieplānota arī krietni pār 40 gadu vecumam, kad tas prasa daudz lielāks pūles un vērīgāku pieeju katram posmam. Pēc 41 gada vecuma sievietes auglība ir tikai 5% no viņas auglības 18 gadu vecumā. Līdz ar to grūtniecības noteikti iestāsies, viņas būs, bet viņas būs 20 reizes retāk nekā 18 gados, un arī viņa iestāšanās varbūt nebūs tik kvalitatīva un varbūt nebūs tik veiksmīga, kā tas būs 18 vai 25 gados. Grūtniecība nobriedušā vecumā ir iespējama, tomēr ir jāņem vērā fakts, ka, lai tā noritētu veiksmīgi, vispirms tai rūpīgi jāsagatavojas ne tikai sievietei, bet arī vīrietim. Un tas nozīmē, ka tad, kad tu būsi gatava, tad patiesībā ir jānāk ar šo stāstu, doktor, es beidzot esmu gatava, ko tad man darīt? Un tad jau mēs kopīgi veidosim šo plānu. Mēs sāksim ar to, ka mēs noteikti izdarīsim kaut kādu apjomu ar izmeklējumiem. Tās noteikti būs asins analīzes, tās noteikti būs sonogrāfijas izmeklējumi, tās iespējams būs arī spermas analīzes, jo arī partners visdrīzāk būs tajā pašā vecuma grupā. Un varbūt mums ir jādomā ne tik daudz par sievietes veselību, cik par viņas partneru veselību. Dr. Vasaraudzes privātklinikā ir uzkrāta pieredze, lai ne tikai sagatavotos grūtniecības procesam, bet vada to līdz mērķis vesela bērniņa piedzimšana ir īstenojies. Un mūsu lielais trumpis, mūsu lielais valis ir tieši mūsu komanda. Jo katrs komandas dalībnieks pārzina vairāk kādu no apakšsadaļām, kas ir svarīgas šodienas dzemdniecībā. Ir ārsti, kas pārzina hormonālo pusi labāk, ir ārsti, kas pārzina ķirurģisko pusi grūtniecības attīstībā, un mums ir fantastiski ultrasonogrāfijas eksperta līmeņa speciālisti, kuri jau ļoti agrīnos laikos var noķert dažādas lietas, par kurām ir jāpadomā, kuras varbūt neprasa grūtniecības pārtraukšanu, bet kuras prasa vairāk lielāku uzmanību, biežāku sonogrāfijas izmeklējumu veikšanu, vairāk cita veida asins analīžu veikšanu, kuras būs nepieciešams konkrētai grūtniecei, konkrētajā grūtniecībā. Arī situācijās, kad grūtniecība neiestājas, ir izstrādātas vadlīnijas, kā meklēt risinājumu šai situācijai. Veicot šo primāro izmeklēšanu, tad mēs arī saprotam, kas tad mums būs tie vājie punkti. Ja mūsu vājos punktus ir iespējams risināt ar medikamentiem, tas ir visjaukākais un visvienkāršākais veids, kad mēs nozīmējam konkrēto ārstēšanu, vai tas ir vairogdziedzera slimību, regulēšanai, vai tie būs kādi hormonārie preparāti, kas ir vajadzīgi sakarā ar olnīcu darbības izsīkumu, vai tie būs preparāti, lai mēs varētu stimulēt ovulāciju. Tā jau ir medikamentoza lieta, kuru mēs sapratīsim pēc šiem primārajiem izmeklējumiem. Tos ir iespējams izdarīt tepat uz vietas klīnikā, to mēs visu varam darīt. Mums ir schēmas, algoritmi, zināšanas, pieredze un ļoti labi rezultāti. Bet ja tas nenostrādā, un tā var būt, tad patiesībā mēs nevelkam laiku garumā, jo šis nav laiks, kad mēs varam teikt, pagaidi pēc pusgada, pēc gada vai pēc vēl kāda gada. Patiesībā, ja pusgada laikā grūtniecība šajā vecuma grupā ar medikamentozu tādu piepalīdzēšanu neiestājas, tad tas ir laiks, kad ir jāsāk domāt par kādu ārpus ķermeņa apaugļošanas metodi. Dzīve ir dzīve, un mēs visi dzīvojam vienreiz, un katrs mēs savus mērķus, savas vēlmes un savas prioritātes sadalām atšķirīgi. Vienam tā ir grūtniecība agrīna, vienam tā ir grūtniecība, kas iestājas pēc 40 gadu vecuma, un katrā ziņā tad, kad es esmu tam gatavs un tad, kad es to vēlos, man vajag par to runāt un man vajag par to domāt. Un katrā ziņā, ja es atradīšu īsto speciālistu, ja es atradīšu savu cilvēku, ar kuru es varu šo jautājumu risināt, un mēs varam jums tādus piedāvāt, jo mums ir tiešām pieredzes pilna komanda, kur ir spējīga nodrošināt augsta līmeņa aprūpi gan grūtniecības plānošanas, gan grūtniecības norises laikā. Mēs jūs gaidīsim un mēs varam cerēt, ka mēs kopīgi sasniegsim labus rezultātus.